un skaļu kliedzienu. 13. maijs. Tajā dienā 2 visburvīgākajiem cilvēkiem, kādus vien es pazīstu, pasaulē rokās deva mazu meitenīti, kur iemācīja dzīvot šīs raibās pasaules plašumos. Viņi šo meitenīti sauca par Ramonu, un te nu es esmu, stāvu jūsu priekšā. Kā jau iepriekš minēju, viņi ir burvīgi, mani vecāki un ģimene. Ja ne mammas stingrais, iesāktais ir jāpabeidz. Es nekad mūžā nebūtu absolvējusi balvu mūzikas skolas klavieru klasi, un tā arī nekad neuzzinātu, ka par klavieru spēli man vairāk patīk spēlēt saksofonu. Ar šiem pašiem vārdiem mamma man bērnībā ir iemācījusi izēst tukšu putras šķīvi un izravēt līdz galam neizravētās zemeņu vagas. Mamma man ir iemācījusi iesākt to vienmēr pabeigt līdz galam, pat ja tas ir bijis ļoti grūti. Un mana foršā māsa ar savu teikto: "Tautudejas dejot ir superīgi." Jā, tas tiešām ir superīgi. Uzvilkt tautu tērpu, lampu drudzis pirms kāpšanas uz skatuves. Māsa man ir iemācījusi pilnveidot sevi, darot patīkamo. Un mans tētis: "Iesim uz garāžu, palīdzēsim mašīnai riepas mainīt." Nē, tos vēl šobrīd neesmu iemācījusies, bet visam vēl ir laiks. Tētis man ir iemācījis liederīgu apvienot ar patīkamo un smējot teica: "Ja ir garlaicīgi, nomazgā traukus, tā trauki būs tīri un tev nebūs tik garlaicīgi." Un mans mazais suņuks ar savu uzbāzīgo dabu un piemīlīgo skatienu, kuram nevar pateikt nē. Viņa spēja iekarot lielāko guļvietas daļu manā gultā un ieņemt visdažādākās pozas manā klēpī. Viņa man ir parādījusi, ka pastāv nesautīga mīlestība. Un tam visam pa vidu mani trakulīgie draugi un skolas biedri ar "nu beidz", neviens taču tāpat neuzzinās. Viņi man ir iemācījuši priecāties un baudīt dzīvi. Un arī es gribu jums ko teikt un iemācīt. Galvenais nav ātrums. Galvenais ir pareizais virziens. Labvakar! Esmu Raivis Šustovs, 22 gadus jauns, kārtīgs Latviju puisis. To pierāda nevien mans raksturs, bet arī aizraušanās ar tehniskām lietām jau kopš bērna kājas. Kā nekā pirmā automašīna bija jau 14 gadu vecumā. Aizrauju arī motocikli. Ļoti nevaru sagaidīt pavasarī, lai varētu atklāt jauno motosezonu. Skolas laikā sapratu, ka izvēlēšos profesiju, kura ļaus man darboties praktiski. Rīgas Tehniskā universitātē apgūstu enerģētiku un elektrotehniku. Uzskatu, ka dzīvē nepieciešams pieņemt jaunus izaicinājumus, jo tikai tā ir iespējams saprast to, uz ko patiešām varu būt spējīgs. Jauku jums šo vakaru! Paldies par uzmanību! Labvakar, skatītāji! Es esmu Madara Sirmace un jau 18 gadus dzīvoju Balvos. Mācos Balvu profesionālajā un vispār izglītošā vidusskolā un ikdienā dejoju deju studijā terpsihora. Mazā būdama vēlējos kļūt par balerīnu. Tas bija tāpēc, ka man patika gaiši rozā tērpi. Man patika arī tas, kā viņas dejo. Taču gadu gaitā ir mainījušās manas domas un mani sapņi. Lai gan mani vēl aizvien piesaista kuplie Tilla Svārki, tagad vēlos kļūt par tērpu dizaineri. Šovakar es stāvu skaistā balerīnas tērpā un vēl aizvien atceros savu pirmo bērnības sapni. Arī jums, skatītāji, novēlu daudz sapņu, gan bērnībā, gan tagad, un lai jums pietiktu spēka īstenot vismaz dažus no saviem sapņiem. Paldies! Labvakar! Esmu Reitis Vizulis. Piedzimu pirms 18 gadiem. Un kā teica mana mamma, šeit arī viņa ir, tā bija ļoti karsta augusta dienā. Ar maniem vecākiem mana vārda izvēle sanāca diezgan interesanti, jo mana mamma vēlējās dot man vārdu Nils. Tētim vārds Nils diezko nepatika. Tāpēc mammai nezinot, viņš deva man vārdu Reitis. Vienmēr esmu bijis paraugbērns, jo mana mamma ir skolotāja, bet tētis policists.
Jau kopš agrās bērnībās mans hobijs ir spēlēt futbolu, un mans mīļākais spēlētājs ir brazīlietis Ronaldinho. Vēl tagad atceros, kā pirms sev svarīgiem futbola mačiem YouTubē skatījos viņa labākos spēļu momentus. Man tas diezko, es centos to sadarināt, bet man tie diezko nesanācā. Muzikas skolā esmu pabeidzis klavieru spēli. Dejoju tautu deju kopā ar Rikām. Man vienmēr paliks atmiņā mūsu pagājušās vasaras brauciens uz Poliju un sauklis Tiski. Daudz laika pavadu kopā ar ģimeni. Katru dzimšanas dienu svinu gan kopā ar viņiem, gan saviem draugiem. Un tajās nekad nekas nevarēja pārspēt manās vecmammas pašceptās tortes. Tās tiešām ir fantastiskas. Vienmēr man ir bijusi liela atbildības sajūta. Tāpēc, kas to lai zina, varbūt pēc 12. klases beigšanas stāšos dienestā armijā un kļūšu tikpat stiprs kā Rembo. Tāpēc arī jums katram novēlu piepildīt savu sapni un izbaudīt šo vakaru. Paldies! Paldies jauniešiem par viņu sapņiem. Nu ko, redziet, katrai lietai ir sava garša. Katram laikmetam ir sava garša. Un bieži ir tā, ka laikam ejot šī garša mainās un paliek vai nu nostalģiskas atmiņas, vai arī rodas kādas jaunas tradīcijas. Piemēram, ir pagājuši kādi 23 gadi, kopš Balvos beidza pastāvēt kinoteātris Aurora, jā. Nu, lūk, un jūs taču atceraties, nu, es domāju, tie, kuriem ir vairāk kā 23 gadi, ja? Jūs atceraties tās neaprakstāmās laimes un vērtības sajūtu, kad tu esi izstāvējis nenosakāmas formas un garuma rindu, esi iekļuvis vakara seansā pārpildītā zālē, lai varētu noskatīties, nu, teiksim, Zorro ar Alainu Delonu vai kādu indiešu disko dejotāju. Atceraties kaut ko tādu? Tie, kam pāri 23. Atcerās, jā. Nu, lūk, varbūt paceliet roku, kurš pēdējā laikā ir bijis pārpildītā kinozālē?
pārpildītā. Neviens. Es arī necelšu, es arī neesmu bijis pārpildītā. Nu labi, bet vispār kāds ir bijis uz kino pēdējā laikā? Jā? Ir, bet arī nevar teikt, ka pārāk daudz. Tomēr to Auroru vajadzētu kaut kā nebūt atjaunot. Nu labi, bet ar ko mums asociējas? Kas ir mūsdienu kinoteātris? Kādas sajūtas? Ar ko? Ar mūziku? Ar kādu mūziku? Pirms filmas. Ar reklāmas arī droši vien. Kas vēl? Kino. Kola un popkorns. Kolosāli. Dāmas un kungi, tas ir tas, ko es arī gribēju no jums dzirdēt. Lai mēs sajustos šeit, un tas ir svarīgi, lai mēs tā sajustos šeit kā īstā, patiešām ritīgā kinoteātrī. Pirmo reizi balvu, un es pat pieļauju arī Latvijas vēsturē, zālē popkorns par brīvu. Līdz manim jau smarža atnāca, līdz jums arī? Jā vai nē? Jā, ir, smarža ir kolosāli. Nu ko, mīļās dāmas un cienītie kungi, mums derētu, protams, ka vēl kāds pārsteigums, un tāds jums arī ir sagatavots. Jūs uzmanīgi tie, kuriem ir popkorna turziņas, apskatiet viņu no visām pusēm, jo, redziet, ir tā, ka 2 no turziņām ir iezīmētas. Tur virsū ir konkursa Miss un Misters balvi logo. Kuriem ir tādas turziņas? Kuriem ir turziņa ar logo Miss un Misters balvi? Re, kur viena ir un otra? Kur ir otra turziņa? Ar logo. Un re, kur ir otra turziņa ar logo. Jūs saņemat pārsteigumu, jeb šus ziedus no ziedu veikala Ziedu laumiņa. Dāmai tas pavisam skaisti kungs var uzdāvināt savai burvīgajai dāmai. Tā jūsu dāma vispār, kas blakus sēž. Jūsējā, ja? Gal nebūtu jūsējā, vienalga varētu uzdāvināt, pareizi. Bet, nu, ja trāpījās savējā, tad var dāvināt savējai. Lai šis ir mazs, kā saka, prieka papildinājums jums un arī mums galu galā, jo par 4 faktiski priecīgākiem cilvēkiem šovakar ir vairāk. Par to mums arī visiem ir prieks. Nu ko, dodamies uz priekšu. Pie kā mēs palikām? Mēs runājām tātad par kino un par sajūtām. Un šis stāsts vēl nav galā. Kino. Šim vārdam ir maģiska garša. Kaut gan vislielākā maģija pieder aplim. Tas nekad nebeidzās un nekur nesākas. Varbūt tas pat ir mūžīgs. Bet kino vienkārši ir rotējošs mūsu dzīves sajūta aplis.
you something beautiful. Everyone screaming for mercy. You want to protect the world, but you don't want it to change. You're all puppets, tangled in strings. It's the end. Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. I get the feeling that I wanna explode. Baby, you grab my attention. Tension, burning fever high. Take me to another dimension tonight. This is where I wanna be. Hands up, feel the bass in my heart. Give me faith and I will leave. I take the risk 'cause you're never too far. Right now I'm drowning in emotion. Caution flies right out the door. Baby, you're pushing this devotion. I can only ask for more. Can't stop this feeling, baby. Only you can make me come alive.
Man ir tāda sajūta, ka jums te gāja karsti. Jā? Ticiet man arī. Jūs zināt, kamēr jūs te kopā ar jauniešiem izklaidējāties, es nolēmu aiziet un izbaudīt balvu peldbaseina pirtiņas priekšrocības. Ziniet, kolosāli sajūta, kolosāli. Es esmu iztīrījies no visām pusēm. Tā vienīgā problēma ir tā, ka uz savu izgājienu, kā redzat, es paspēju, bet apģērbties es nepaspēju. Bet ir arī labā ziņa. Jūsu balvos pirtiņa izrādās ir ārkārtīgi populāra. Jo uz viņu nāk mazgāties pat lāči. Bet ne jau tā, kā jūs domājat, ne no Krievijas, ne no Igaunijas, bet mūsu pašu vietējie. Kas es nesaprotu, kāpēc viņiem jāiet ir uz pirtiņu, ja viņi tāpat jau ir balti. Dāmas un kungi, es sarunāju, ka baltie lāči uztaisīs mazu smuku, kā saka, muzikālu pauzi, lai es tieku pie sava uzvalka. Sagaidām baltie lāči! Man nav ko teikt. Jāsaka, aizraza. Nē, pie mums Latgalā lomojās, pareizi. Bet bīži skaisti arī dzīt. Ar sokot, pieņemsim, Raimonds Pauls uztaisīja skaistu dzīsmi Aizraza augsti kolni. Jā. Broku pors agrok pīrakstīja Aizraza bolti bārs. Bet mēs tā kluseņam. Aglevnes meitiņu dzīsme, Aizraza malni mēši. Aizraza malni mēši, voltiem zīdeņiem zīdēji, Porcelmani buone legni, lai es vēju vainatei. Porcelmani buone legni, lai es vēju vainatei. Ak zīdru zēdis, mogonēdis, man piedējo vasarē, man piedējo vasarē, ļu sorgu rodu vainatei. Man piedējo vasareņu, sorgams rūdu vainatei. Ak zīdi, zīdi, vara pļam, es jau vairā nazīdies, un zīdeņes savēra tautu golda galeņā, un zīdeņes savēra tautu golda galeņā, bet aizazāra malni meļ, voltiem zīdeņiem zīdēji, Porcelmani buone legni, lai es vēju vainatei. Porcelmani buone legni, lai es vēju vainatei. Porcelmani buone legni, lai es vēju vainatei. Paldies! Baltie lāči! Andris Baltats! Dārgie draugi, skaistie, mīļie, klātesošai. Vēl ir palicis viens konkursantu sagatavots priekšnesums, ko mēs redzēsim šī pasākuma daļā, ja, šajā pirmajā konkursa daļā. Novēlēsim viņai veiksmi, jo palicis ir pavisam nedaudz laika, kad noskaidrosies, kuri tad mums būs konkursa Miss un Misters balvi 2014 titula ieguvēji. Es pavisam nesen pirtī biju, esmu tīrs, balts,
gandrīz varētu teikt šķīsts. Jūs pirtī varēsiet iet kaut kad vēlāk, bet mūsu konkursa dalībnieki pirtī dosies tūlīt pat. Es redzēju tevi, Kailu. Tu mazgājies vecā pirtiņā. Es skatījos aizsvidušajā logā un pirmo reizi dzīvē sapratu, kas ir skaistums. Telpa un laiks tajā izskatās kā tāds bezgalīgs kups ar apkvēpušām sienām. Vidū tam dzīvība. Is it all you need to feel this heat? To feel like everything's all that you dreamed? Is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. And it's all you need to feel this heat, to feel like everything's all that you dreamed. And is it all too much?
Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Fills me up and starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Is it all you need to feel this heat? To feel like everything's all that you dreamed? Is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up and it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight.